Esiet sveicināti Svētā Jāņa baznīcā, gan tie, kas ir klātienē, gan tie, kas mums skatās. Good morning to everyone, also our friends watching us on Zoom. Mēs tiekamies otrajā adventas laika svētdienā, kad aizdegsim 2 sveces, un īpaši otrā svece ir ar simbolisku nozīmi, kas mūs aicina domāt par mieru. We will light the second candle of Advent, and the symbolic meaning is peace. Un mēs lūgsim un pārdomāsim, un šodien arī dievkalpojums ir ar dievgaldu. Un tā es aicinu mūs dziedāt pirmo adventa laika dziesmu, 19. dziesmu, Tev pretīm izejam. Kungs, tava žēlastība sniedzas līdz debesīm, un tava uzticība līdz padebešiem. Cik brīnišķa, Kungs, ir tava žēlastība. How priceless is your unfailing love, O God. For with you is the fountain of life. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Sākumā bija, tā tagad ir būs. No mūžības uz mūžību. Amen. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumi piedoti un grēki izdzēsti, tāpēc zemosimies Dieva priekšā
visi no sirds tā lūgdam. Visu spēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apslēpts nav nekas. Mēs Tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs varam Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sins, God, who is faithful and just, will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad sekojot Kristus pavēlei, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. When we call, God hears us. When we confess, God forgives us. We believe and so we proclaim. In Jesus Christ we are forgiven. Amen. Gods Dievam augstībā. And let us also say a prayer of the day when we have lighted the candle of peace. Dear Jesus, you entered our world on Christmas as a Prince of Peace. On the second Sunday of Advent, we ask, fill us with a deep and abiding peace. Help us share the peace with everyone we encounter, especially those who need it most. Amen. Lūdzu, apsēdīsimies un uzklausīsim Bībeles vārdus. Svētīgs cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. The first reading today is from the book of Isaiah 43:5. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Otrais lasījums ir no apostuļa Pāvila vēstules romiešiem 15. nodaļas. Bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Bet izturības un mierinājuma Dievs, lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatota Kristu Jēzū, tā ka jūsu vienprātīgi vienā mutē pagodinātu Dievu
mūsu Kunga Jēzus Kristus tēvu. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Arī Jesaja saka, reiz Ješai sakne dos dzimumu, un celsies tas, kas valdīs pār tautām, un tautas cerēs uz viņu. Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā, un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Mēs piecelsimies uzklausīt evaņģēlija vārdus, kas šodien ir no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas. Jānis, atrasdamies ieslodzījumā, dzirdēja par Kristus darbiem un nosūtījis pie viņa savus mācekļus, lika viņam jautāt, vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida? Jēzus tiem atbildēja, ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird, mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts, un laimīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Kad tie devās prom, Jēzus sāka runāt ļaudīm par Jāni. Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku smalkās drēbēs? Redzi, ka smalkas drēbes valkā tie ir ķēniņu namos. Tiešām, ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai pravieti? Patiesi es jums saku, pat vairāk nekā pravieti. Viņš ir tas, par ko ir rakstīts, redzēs sūtu savu sūtni pirms tevis, ka tas tev ceļu sagatavos tavā priekšā. Patiesi es jums saku, starp dzimušajiem no sievietēm neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Āmen. Lūdzu, apsēdīsimies un dziedāsim 6. dziesmu. Ārā vakars, ziemas lauks.
Lai miers ar jums, Kungs nāc un svētī arī pie mums tavus vārdus, to patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Amen. Šodien mūsu priekšā ir praviešu tēli, no kuriem tāds spilgtākais ir Jānis Kristītājs, kurš bija neparasts cilvēks un tāds starposms starp veco un jauno derību. Bet šodien es tomēr negribētu iedziļināties tik daudz skatoties atpakaļ senajos laikos uz Jāni Kristītāju, kurš dzīvoja tuksnesī, ēda siseņus ar medu un aicināja tautu atgriezties un gatavot ceļu Jēzum, bet vairāk pārdomāt par pravieša nozīmi, vai kā mēs katrs varam sadzirdēt pravieša balsi vispirms sevī pašā, un tad arī kā mēs to mūsdienās varam pasludināt tālāk. Tātad pravieša loma Bībelē ir tā, ka tas sludina Dieva vārdu, jeb savā veidā kļūst par Dieva balsi. Pravietis sludina taisnību, bieži tautai, kas to arī negrib dzirdēt, aicina uz grēku nožēlu, vai šajā gadījumā viņš arī palīdz Dieva plāniem piepildīties, kā Jānis sagatavo ceļu, tautas ceļu uzņemt Jēzu. Un tālāk par Bībeli mēs varam raudzīties dažādos laikmetos, un varētu teikt, ka katram laikmetam pasaules vēsturē ir savi pravieši, un kas runā nevis tikai atdarinot kādus seno laiku praviešus, bet sajūtot, kas katrā laikā ir tas svarīgais, ko Dievs mums var pateikt un atgādināt. Nevis tikai atkārtojot Bībeles vārdus, bet dzīvojot tajā garā, ko Dievs ir devis, un uzrunājot pasauli. Tāpēc adventa jautājums paliek, kā es sagatavoju Jēzus ceļu vispirms pie sevis, jo es varēšu Jēzus balsi pasludināt tad, ja es to pats būšu sadzirdējis un sajūtis sevī. Jā, kā dzīvot šajā laikā, kad pasaulē ir daudz nemiera un satraukumu? Viens no praviešiem, par ko luterāņi ar vienu atcerās, ir Mārtiņš Luters. Es domāju, ka varētu teikt, ka arī viņš ir kā pravieša balss, lai gan viņš pats atgādināja, ka viņš nevēlas būt tāds svētais, kā viņa laikā bija godināti daudzi svētie. Luters centās nepievērst tik daudz uzmanības sev, kā kļūt par to līdzekli, kuru Dievs var lietot citiem cilvēkiem. Tā arī vakar, kad mums bija lekcija par alu, es biju atradis vienu citātu, kur Luters gan runā par savu laikmetu, gan uzsver to, kā Dievs darbojas. Un es domāju, arī tajā viņš atrada lielu mierinājumu. Piemēram, viņš rakstīja, ka es iestājos pret atlaidēm un visiem pāvestiem bez nekādas varas vai vardarbības. Es tikai sludināju Dievu vārdu, sprediķoju un rakstīju, citu es neko nedarīju. Kamēr es gulēju, kamēr es Vitembergā dzēru alu ar savu draugu Filipu un Amsdorfu, Dieva vārds tik daudz izdarīja, ka pāvestība kļuva tik vāja, ka nekāds firts vai ķeizars tai bija izdarījis. Es neko nedarīju, vārds visu darīju un izkārtoju. Protams,
Luteram patīk pārspīlēt un lietot dažādus retorikas paņēmienus, un mēs zinām, ka viņš tomēr diezgan daudz izdarīja. Bet tieši sajūtot, kas viņa laikmetā ir svarīgi, kā viņš var būt savam laikmetam šī pravieša balss. Un ja mēs mūsdienās mēģināsim tā burtiski atkārtot visus tos pašus, ko darīja, piemēram, Luters, tas arī vairs tā nedarbosies, lai gan daudzas lietas joprojām paliek aktuāls. Bet svarīgi, ka viņš šo mierinājumu guva, nevis liekot tikai uzsvaru uz sevi, bet uz to, kā Dieva vārds var darboties pasaulē un pie mums un nes savus augļus. Un šie augļi parādās nevis kā mani, kā sludinātāji nopelni, bet tie redzami cilvēkos, kas ir garīgi paēdināti vai mierināti ar šo mācību. Un šodien es īpaši domāju par to, kā šodien laikā, kad daudz cilvēki ir satraukti un izjūt nemieru, kā pasludināt Bībeles vēsti šodien. Un kas būtu pravieša balss šodien? Protams, kas nemēģina aizmirst par taisnību, par patiesību, kuru milzīgā informācijas plūsma dažkārt apslāpē. Bet kā atrast mieru, kā mierināt un drošināt cilvēkus mums līdzās. Par to es gribētu īpaši domāt, arī pārējot pie sprediķa sadaļas angļu valodā. Today we heard about message about prophets in Bible, especially John the Baptist, who prepared the way for Jesus. But today I think when we lighted the candle of peace, how people feel today in the world around us. Even sometimes when people are smiling, they feel anxious or depression. I have one quote today. Psychology says when people face constant stress and uncertainty, their bodies learn to live in survival mode. They stay alert, tense, and exhausted, always waiting for the next thing to go wrong. Even in moments of calm, their minds don't relax. It's not because they are overreacting. It's because their nervous system has forgotten what safety feels like. Well, and it made me think how many people around us feel that way. Even when time seems peaceful, when Christmas is approaching, when it's beautiful winter. But some people, even though they smile, well, feel this. Many can relate to this reality. Even some of those whom we don't expect feel anxious or depressed. We live in an age of chronic alertness. Our hearts race with news. Our minds sometimes spin with worry. And our bodies hold tension we never release. Even in moments of silence, peace feels foreign. Maybe not from me today, but for other people I know. And then we can hear prophet Isaiah's voice breaking into this noise. A voice cries out in the wilderness, "Prepare the way of the Lord. Make straight in the desert the highway for our God." Isaiah's call was not only for the ancient exiles and ancient times.
It's for every generation trapped in the wilderness of fear or exhaustion. To prepare the way means to carve out space where divine healing can reach people again. To be a prophet today is to be someone who makes that way open, who helps others find God's comfort and calm in a world sometimes addicted to anxiety. So we can think of ancient prophets who found what they speak about wilderness. But for us, wilderness is not just a desert of sand. I think for us it's important to think about a place within us, the dry places of depleted joy, the barren landscapes of chronic stress. In this situation, we should find a voice of prophet, God's voice within us. When our culture normalizes living in survival mode, prophets remind us that God did not create us to live in constant fear. Every valley should be filled up, every mountain and hill made low. God desires balance and rest. Today's prophets are those who speak peace into the world of chaos. Therapists who help heal traumas, mothers who pray through sleepless nights, friends who remind another to breathe and trust. The prophetic voice begins not with thunder, but with compassion. Also, to be prophetic is not only to predict future as ancient prophets did. It means to embody God's hope in our lives and relationships. When people are worn down by stress and judgment, we can be voices of welcome. Where survival mode isolates, prophets can create belonging. Paul speaks that God of hope fills us with joy and peace so that we abound in hope by the power of the Holy Spirit. Prophets today fuel hope where despair has become ordinary. So also John the Baptist, the great prophet, sends word from prison to ask Jesus, "Are you the one who is to come?" His face wavered under the weight of disappointment. And Jesus responded not with rebuke, but with evidence. The blind receive the light, the lame walk, the lepers are cleansed. In other words, God's healing and life-giving power is at work. And that is the best testimony. Christ answers our doubt. To our doubt, his answer is transformation. So God calls us out of survival mode into, let us say, revival mode. Not frantic living, but faithful living. So let us pray that we may become prophets today. Steady voices crying out in our homes, workplaces, or communities. Prepare the way of the Lord. Comfort my people. Hope still lives here.
we can still find God's peace. Amen. Mēs piecelsimies un apliecināsim ticības apliecību. Let us say Apostles' Creed. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūdzu, apsēdīsimies un dziedāsim nākamo dziesmu. 2 pantus no 386. dziesmas. Nāc, Kungs Dievs, un pats mūs vadi. Lūdzu, piecelsimies un lūgsim Dievu draudzes lūgšanā. Kungs, tavā priekšā nākam, kā tava draudze, kuru tu esi aicinājis un pulcinājis, kuru tu esi vadījis un sargājis. Kungs Dievs, šajā adventas laikā, kad izejam tev pretī, kad sadzirdam tavu balsi, mācamies dzīvot tavā mierā. Kungs, dod šo mieru, iemantot mūsu katra dvēselēs, lai tad arī ar to varētu dalīties ar tiem cilvēkiem, kas mums ir līdzās. Kungs, uzklausi mūsu katra lūgšanas tavā priekšā. Uzklausi, kad lūdzām par šo pasauli, par visām vietām, kur pietrūkst miera, kur cilvēki dzīvo satraukumā, neziņā par rītdienu. Kungs Dievs, lūdzām par tavu baznīcu, par visiem, kas tevi meklē, kas meklē taisnību, patiesību, mīlestību.
Īpaši lūdzam par Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu pasaulē, par katru draudzi, katru garīdznieku, katru kalpotāju un brīvprātīgo. Lūdzam par Latviju, lūdzam par Ukrainu, lūdzam par Kanādu. Kungs, tavās rokās liekam arī visus cilvēkus šeit mums līdzās, latviešu organizācijas, sestdienas skolu, Kristus dārzu. Kungs, svētī katru labu darbu tavā priekšā. Uzklaus mūsu balsis, kad tevi piesaucam aizlūgšanās par mums dārgiem un tuviem cilvēkiem. Kungs, paklausi mūsu lūgšanas. Dear Lord, come and be our light and our peace in this time of Advent. Hear our prayers as we pray for those who are dear to us, as we pray for the world, as we pray for peace and justice in the world. Let us hear your voice in our lives, in our hearts, and let us be your voice to this world. As we pray for your church, for community around us, and for people. Dear Lord, be our guide in this time of Advent. Amen. Un mēs arī gatavojamies dievgaldam un lūdzam. Tas Kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Tās paceļa uz to Kungu. Sacīsim pateicību Dievam savam Kungam. Tā ir labi un tā piederās. Tiešām tā ir labi un tā piederās un ir svētīgi, ka Tev, Kungs, svētais, visuspēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs, visos laikos un visās vietās, bet it īpaši šajā adventa laikā pateicamies caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kādēļ Tu mūs saudzē un mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsolī. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību, dziedādami. Lūksim ar tēvreizes vārdiem. Let us say Lord's Prayer. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Mūsu Kungs Jēzus Kristus, tai naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdām. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet citkārt, jūs to dzerat mani pieminēdām. Mēs tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas pie tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzērs, un līdz ar to būs vienoti ar tavu dēlu, mūsu Kungu, pēc viņa apsolījuma. Lūk, ticības noslēpums. Citkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat. Pasludiniet tā Kunga nāvi un augšām celšanos, tiekāms viņš nāk. Āmen. Nāciet, Jēzus mūs aicina pie sava galda. Un pēc tam arī. Pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu, Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Tātad mēs varam saņemt vīnu gan no lielā biķera, gan no maziem biķerīšiem. Un ir arī ūdens, ja kāds nelieto alkoholu. Vai jūs no lielā biķera? Ņem un dzer Kristus asins par tevi izlietas. Jūs Kristus asins par tevi izlietas. Kristus asins par tevi izlietas.
Kristus asinis, blood of Christ. Kristus asins par tevi izlietas. 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 Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Ejiet ar Dieva mieru. Es tev pasludinu Dievu žēlastību un visu tavu grēku piedošanu. Amen. Ņem un ēd, Kristus miesa par tevi nodota. Biķers labākiem. Un Kristus asins par tevi izlietas. Mēs piecelsimies un pateiksim pateicības lūgšanu pēc vakarēdienu. Mūžīgi dzīvais Dievs, Tu esi nācis mums pretī un esi dāvājis mums sevi. Dod, kā aicinot Tavas gaismas atspīdēšanu mūsu vidū, mēs dalītos ar Tavu dziedinošo mīlestību mūsu Kunga un Pestītāja vārdā. Āmen. Lūdzu, apsēdīsimies un kā ziņojumos mēs turpinām adventas laikā doties pretī Ziemassvētkiem. Nākamais dievkalpojums nākamā svētdien Svētā Andreja draudzes izkārtojumā. Un esmu pateicīgs tiem, kas bija vakar uz lekciju par alu. Es vēl arī lejā tiem, kas šodien atnāks uz sadraudzību pie kafijas, varu arī kaut ko pastāstīt un parādīt, jo šī tēma arī daudz saistās ar to, ko Bībele mums māca. Savukārt, tas, kas mums ir aktuālais, ziņot jau laicīgi par Ziemassvētkiem, kā Ziemassvētku dievkalpojumu 24. decembrī ir divi dievkalpojumi. Pirmais ir 4 un otrais ir 6 vakarā. Ir arī, kā vienmēr, iespēja 25. decembrī arī nākt uz baznīcu uz dievkalpojumu 11. arī ir
dievkalpojums. Savukārt mēs arī piedāvājam vārds un lūkšanu, kas ir mūsu draudzes tāds garīgais apkārtraksts, kas atgādina par to garīgo barību, ko Dievs mums dāvā. Jā, tātad paldies visiem, kas palīdz šodien, gan Ritai Ziediņai, gan Beātei, gan arī Maiklam Rundānam un Pērminderei Annai Reinbergs. Un tālāk mēs, kā ierasts, pateicamies visiem ziedotājiem gan gada laikā, gan šodien. Un mēs piecelsimies un pateiksim pateicības lūkšanu. Mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododām Tev sevi, kā arī mūsu dāvans, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tev par godu, caur Jēzu mūsu kungu. Āmen. Tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. To your care and protection, O Lord, we now commit ourselves. Of your goodness, forgive us. With your love, inspire us. By your Spirit, guide us. And in your mercy, keep us now and forever. Amen. Mēs apsēdīsimies un dziedāsim arī dziesmu, ar kuru pretī ejam Ziemassvētkiem un sagaidām Kristus bērniņa nākšanu. Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk. Vēl viens pants. Tad nu iet un kalpojiet kungam ar prieku. Go in peace and serve the Lord.